Šodien atkal par to, ka viņš mani neprec. Joprojām tik daudz meitenes dzīvo 10 gadus ar vīriešiem, kuri vienkārši priecājās un bauda visu, ko tu kā sieva viņa dēļ dari, priekš viņa dari, esi viņam vienmēr pieejama, esi viņam būtībā sieva, bet oficiāli pirkstā redzot, nu viņš tev nav gatavs uzvilkt. Un ko tad tagad darīt? Kā nepazemoties? Kā neiet tajās galējībās, kur bezmazliet katru dienu viņam par to jāatgādina? Nu labi, neatgādināšu katru dienu, tad katru mēnesi viņam par to jāatgādina. Un ziniet, tas vienmēr ir starp jums. Tas tāpat ir kaut kas vienmēr būs starp jums. Tā ir tā siena. Ja tu gribi, lai jums ir oficiāli noformēta šī te savienība, bet viņš nē, tātad kaut kur jums tomēr iespējams mērķi nesakrīt. Un šeit es arī video beigās iedošu tādu šablonu sarunai, kur tu varēsi pamēģināt pielietot šo te tehniku, lai iespējams viņš tevi sadzirdētu, jo visticamāk viņš vienkārši tevi nedzird. Visticamāk viņš vienkārši tevi saprot savādāk. Un kāpēc gan neizmēģināt vienu citu tehniku, ja tev šķiet, ka tu jau visu esi izmēģinājusi. Bet vispirms mēs parunāsim par 5 visbiežākajiem iemesliem, kāpēc tad viņš varētu bremzēt ar šo te soli. Piemēram, ja jūs jau sen esat kopā, jūs jau viens otru pazīstat, jūs jau zinat, ka jums ir forši kopā, ja? Jūs jau gadiem dzīvojat kopā, jums pat varbūt ir bērni, ja? Vai jūs plānojat bērnus, bet tāpatās. Nav šis izšķirošais solis. Šo izšķirošo soli viņš nespēr. Tad ir 5 iemesli. Tie nav vienīgie, bet ir 5 tādi visbiežākie iemesli. Un par tiem tad pēc kārtas tagad parunāsim, kāpēc viņš varētu bremzēt ar šo te soli. Pirmais iemesls ir, ka viņam jau tāpatās ir viss labi. Tu pat iedomāties nevari, cik ļoti tu pati sevi attālini, jūs pat attālini, jo tas jau nav tavs, tas jau nav tā, ka tev to vajag. Tas nav tā, ka kādai sievietei to vajag un visiem vīriešiem to, visām sievietēm to vajag un visiem vīriešiem to nevajag. Tās ir tādas normas, kas ir pieņemtas mūsdienu sabiedrībā, un civilizēti cilvēki šīs normas ievēro. Ja viņš vēlās būt daļa no šīs sabiedrības, tad cienot savu sievieti, aiz cieņas pret savu sievieti, viņam šis bildinājums ir jāizsaka. Un nevelkot garumā tur 5 vai 10 gadus, vēlams jau pēc gada saprast, ka šī sieviete ir tā, ar kuru es vēlos turpināt savu dzimtu. Un ja viņš vēlās turpināt savu dzimtu, tad viena no dzimtas daļām ir uzvārds, ja? Nevis tikai DNS. Un ja viņam jau tāpat ir labi, viņš zina, ka tu viņam tāpat šo te dzimtu turpināsi, un bērnam uzvārds tāpat tās būs viņa, ja? Tu tāpat tās pa vecam turpināsi visu pa mājām saimniekot, visus organizatoriskos jautājumus, viss, kas ir uz tevi, tu jau tāpat tās jau visu dari. Tā kā sieva, ja? Aprieš kam viņam vispār censties kaut ko mainīt? Viņam pat ir bail, ka kaut kas paliks sliktāk nekā bija līdz šim. Viņam ir tāds uzkāriens, kur viņš domā, aprieš kam man kaut ko mainīt, ja viss jau tāpat ir labi. Te tu vari viņam piedāvāt variantu, kuru viņš var paskatīties, kā nav labi, ja? Bet tas arī ir jādara ļoti uzmanīgi, lai tā nebūtu manipulācija un šantāža kaut kāda. Bet katrā ziņā tad, ja tu jau šobrīd viņam pildi visus sievas pienākumus, tad iespējams viņam pat nekad nebūs vēlme kustēties, kaut ko mainīt, kaut ko uzlabot, kur nu vēl uzlabot kaut ko tādu, kas jau viņa prāt ir ideāls. Ja? Ja viņam šobrīd viss liekas ideāli, tad tu viņam vari, jo vīrieši nesaprot ar vārdiem. Ja? Vīrieši vārdus uztver kā, lielākā daļa vīrieši vārdus uztver kā vienkārši prāta čakarēšanu. Vīrieši vislabāk saprot ar darbībām, bet tik tiešām tā lietas neizskatās kā šantāža vai manipulācija, tad tur ir jāpieiet diezgan uzmanīgi šim tajām. Nākamais, viņš iespējams nav pārliecināts par to, ka tu tik tiešām esi viņa īstā un vienīgā. Šī patiesība varētu būt ļoti nepatīkama un nav īpaši forši apzināties to,
ka viņš ar tevi ir kopā, jo šobrīd viņš vienkārši neko labāku nav atradis, neko labāku nav saticis. Un vēl, ja tu zini, ka viņš tik tiešām izmanto iespējas un iet dzīvē, lai iespējams satiktu kādu citu. To nav patīkami apzināties, bet šī ir tāda patiesība, kuru jo ātrāk tu sapratīsi, ja tā tas ir, jo labāk tev, jo labāk jums abiem. Un vienkārši iet katram savu ceļu, ja tu tik tiešām jūties nenovērtēta, ja tu jūties tāda kaut kāda niecība jūsu attiecībās, tad aizdomājies, visticamāk, tas ir signāls vienkārši, ka tev ir jāieskatās acīs patiesībai. Zinu, ka tas var būt ļoti nepatīkami, bet tieši šajā gadījumā visbiežāk, tad, ja tā nav patiesība, un ir jau šis, jau viss tu jau stāvi jau uz pēdējā soļa, ja, pēdējā soļa priekšā, jau viss tu tultās esi gatava spērt šo te soli, kā, viss. Ja es tev neesmu vajadzīga, tad es tev neesmu vajadzīga. Es netaisos tagad gaidīt, kad tu sapratīsi, ka tu neatradīsi nevienu labāku. Ja es tev neesmu maksimums, vislabākais, kas vien varētu būt tavā dzīvē, tad man nav vēlmes turpināt šīs attiecības. Visbiežāk tieši šajā posmā viņš atjēdzās, viņš atmostās un viņš apzinās, ko viņš dara un ka viņš tūlīt tevi zaudēs. Ja? Bet šeit tev ir jābūt tiešām drošai par to, ka tu vēlies tik tiešām būt ar cilvēku, kurš tevi novērtē, un tev ir jābūt šai pārliecībai, ka tu tik tiešām esi šī vērtība, šī cilvēka dzīvē. Ja? Un tad, ja tev ir šī apziņa, ka tu apzinies, ka tu tik tiešām esi vērtība viņa dzīvē, tad tu saproti, ka aizejot no šīm attiecībām, pat ja tu aiziesi uz laiku, ja tas beigās izrādīsies kā tāda pašķiršanās, tu saproti to, ka ne jau tu būsi zaudētāja šajā situācijā, bet viņš būs tas lielākais zaudētājs. Lūk. Nākamais iemesls, kāpēc viņš varētu bremzēt, ir, ka viņš nav gatavs. Jau no bērnības varētu būt, ka viņam ir šis tāds uzvedības modelis, kur viņš pat dzīvi visu dara tā, ka tad, ja viņš nejūtās tā, ka viņš ir izdarījis pilnīgi maksimālo, tad viņš nepāries nākamajā posmā. Ja? Ir, ka viņš nav gatavs šai stacijai. Viņš nav gatavs šai beigu pēdējai stacijai, jo viņam tur viena lieta jāpabeidz, otra lieta jāpabeidz, 10. lieta jāpabeidz. Viņam viss kaut kas ir svarīgāks par tevi, un tu viņam esi kā pēdējā kaut kāda beigu stacija, kurai viņš joprojām nav gatavs. Te galvenais ir saprast, vai tā tik tiešām nebūs, ka viņam mūždien viss kaut kas cits būs svarīgāks par tevi, un tev jāsaprot, vai tu gribi būt par šo pēdējo mūždien gaidošo variantu, vai tik tiešām tu esi gatava parakstīties šādam dzīves modelim, dzīves scenārijam, jo, ja cilvēks tāds ir, tad viņš nekad nemainīsies. Pat tad, ja tu viņu piedabūsi tomēr apprecēties, ja tu viņu, uzliksi ultimātu, kaut kādu nošantažēsi, un viņš šīs manipulācijas vadīts tomēr, veiks šo bildinājumu, tāpatās nekas nemainīsies. Tad, kad tev būs gradzens pirkstā, tu tāpatās būsi tāds mūždien gaidošais pēdējais variants. Vai tik tiešām tas ir priekš tevis? To vari sev atbildēt tikai tu pati. Tev pašai ir jātiek skaidrībā ar to, vai tu vēlies būt kāda cita cilvēka dzīvē, kaut kāda pēdējā vietā stāvošā persona. Nākamais iemesls, ka viņš iespējams netic laulībai. Viņa vecāki varbūt ir šķīrušies, varbūt, ka viņš ir redzējis kaut kādu paziņu vai draugu lokā, kur cilvēkiem šajā laulībā ir kaut kas tāds, ka ir kaut kas noticies, kur viņiem kaut kas ir tieši sliktāks pēc laulībām, tā kā sliktāk šī laulības dzīve kļūsi. Vai arī viņš redzējis, ka vecākiem mūždien bija grūtības sadzīvot vai kaut kādas citādākas grūtības, viņam laulība vispār kā tāda saistās ar grūtībām. Viņš netic laulībai kā tādai. Un tātad pēdējais, 5. bet neretākais gadījums ir, ka viņam ir tieši tāpat kā tev iespējams ir kaut kur bail no kaut
kaut kādā situācijā bail no vārda nē, bail no atraidījuma, bail vispār jautāt, tāpēc, ka bail izdzirdēt vārdu nē, tieši tāpatās arī viņam varbūt ir bailes dzirdēt no tevis nē. Un pat tad, ja tu viņam jau cik reizes teikusi, tā kā jautājusi vai devusi mājienus, tāpatās viņš varbūt domā, ka šoreiz jau gan viņa varbūt jau ir apvainojusies un speciāli man pateiks nē. Ja? Vīrieši arī ir cilvēki, un lai arī es veidoju tādu saturu, kas varbūt liek domāt, ka es vēlu ļaunu vīriešiem vai ka es nesadzīvoju ar vīriešiem, patiesībā ar tiem vīriešu cilvēkiem, kas ir manā dzīvē, man ir ļoti foršas, sirsnīgas attiecības, un es ļoti labi saprotos ar vīriešiem. Bieži vien ir tā, ka tik tiešām vīrieši ļoti cenšas, vīrieši ir ļoti uzticīgi, uzticami. Viņi tiešām ir gatavi darīt priekš savas sievietes ļoti daudz, pilnīgi tik daudz, cik vien viņi var izdarīt. Ja? Bet tad, ja ir šī sapratne, ja viņš jūt arī no tevis šo sapratni, ja tu arī pret viņu attiecies kā pret cilvēku, ja jūs visu varat sarunāt, un tad tajā brīdī, kad tu pieies pie viņa ar tādu jautājumu, tā kā vienkārši cilvēcīgu jautājumu, kad Klau, mēs kādreiz oficiāli vispār precēsimies vai nē? Tev ir plānā tieši ar mani kādreiz apprecēties? Vienkārši apprecēties ar mani. Vai tu vispār esi tāds cilvēks, kurš nekad sevi neredz laulībās? Tu tā kā nevēlies būt vīrs vispār. Un tad, izejot no tā, kā viņš atbild tālāk, ja, tad tu liec iekšā šos te jautājumus, kas izriet no tā punkta, kurš ir tieši par tavuprāt jūsu gadījumu. Ja, piemēram, tev šķiet, ka viņš nav gatavs, tad uzvedinošs jautājums vienkārši, kad, piemēram, kad tev, tu zini apmēram datumu, kad tev tas sakārtosies. Tā kā jau konkrētāk vienkārši virzīties pie lietas, lai viņš arī saprot to, ka tu arī gaidi, ka tu arī esi cilvēks un ka tu tik tiešām esi atvērta šim piedāvājumam. Ja? Piemēram, viņš redz to, ka tu jau sāc palikt nepacietīga, viņš tik tiešām apdomāsies, vai viņš tevi ir gatavs zaudēt, vai viņš tomēr izdarīs to, kas ir goda lieta, ja? Galu galā. Un, ja, piemēram, tu viņam pasaki, kad klausies, es ļoti labi sapratīšu tevi un nepārmetīšu tev, ja, piemēram, tu esi tāds cilvēks, kurš netic laulībai un neredzi sevi kā vīru. Es tevi saprotu. Tu neesi slikts cilvēks, tu neesi slikts puisis, bet es sevi vēlos redzēt kā sievu. Un ja tu nedosi man šo iespēju, tad, diemžēl, mums būs jāiet katram savs ceļš, jo mums vienkārši neskrīt mērķi. Es vēlos būt sieva, tu atkal sevi nekad dzīvē neredzi kā vīru. Un iedod viņam kaut kādu tev pieņemamu termiņu, tas var būt mēnesis, tie var būt 3 mēneši, tas var būt pusgads. Tā kā, lai viņš pārdomājas, lai viņš apdomājas, lai viņam ir laiks pieņemt šo te lēmumu. Vienkārši izteikt viņam šos te vārdus, nopietni, nevis kaut kā tur zini starp citu, bet nopietni tā, lai tu zini, ka viņš jau ir sadzirdējis, un vairs neatgriezties pie šī. Un turpināt tā kā iepriekš, bez smadzeņu skalošanas. Vienkārši, lai viņam ir skaidrs, ka, kad tu tik tiešām sevi cieni, ja tu sevi cieni. Ja tu sevi necieni, tu labi zini, ka kāds no šiem punktiem vai pat vairāki ir par tavu otro pusīti, un tu joprojām samierinies, un tu joprojām viņam vienkārši tikai čakarē prātu, tik tiešām čakarē prātu. Tu vienkārši liec viņam visu laiku justies vainīgam, tu liec viņam justies nepareizam, nevīrišķīgam, tu saki, salīdzini viņu ar citiem. Tu dod viņam sajūtu tev blakus, ka viņš ir kaut kāds neriktīgs, nepilnīgs. Un
tā kā, kad labi, es samierinošos ar tevi vēl, ja, bet, neviena cita jau gan nesamierinātos. Tas ir pilnīgi pretēji tam, kas būtu jādara patiesībā. Patiesībā, ja tu zini, ka šis cilvēks tevi ciena, tev vajadzētu pret viņu arī izrādīt cieņu. Vienkārši jums ir jāsarunā tā, ka jūs tik tiešām sarunājaties vienā valodā, un šo situāciju var atrisināt daudz ātrāk nekā tu domā. Patiesībā, tad, kad tu viņam nosauc šo termiņu, 9 no 10 gadījumiem, viņš negaida pēdējo termiņu, tā kā pēdējo datumu. Ja tu pateici pēc mēneša, viņš negaidīs tieši mēnesis, ka paiet. Viņš pieņem lēmumu daudz ātrāk. Viņš jau šodien zina reāli. Viņš jau šodien zina, vai tu viņam varētu būt sieva vai nē. Viņš jau ir pieņēmis šo lēmumu. Jautājums ir, vai jūs sarunājaties vienā valodā un vai jūs skatāties uz vienu mērķi. Tev viss izdosies. Es zinu, ka tev viss izdosies. Pat ja ne ar šo cilvēku, tad ar savu īsto cilvēku pilnīgi noteikti tev viss izdosies. Vēlu tev veiksmi, un mēs visi esam cilvēki. Mēs visi esam vienkārši cilvēki, un mums visiem ir vienas un tās pašas problēmas. Atšķirās tikai paņēmieni, kā mēs viņas risinam, vai mēs viņas ignorējam.